Čau visiem! Mani sauc Elīna Bulīga. Esmu veselības trenere, nu jau 4 gadus strādāju ar organismu attīrīšanu, un šodien man ir saruna ar Ivetu Zaharovu, kura ir uzsākusi organismu attīrīšanu. Man liekas, Iveta ir unikāla ar to, ka Iveta negaida rezultātus, lai dalītos, kādi rezultāti ir, bet Iveta sāk dalīties no pirmās dienas, kā viņa jūtās uzsākot organismu attīrīšanu. Un par to es ļoti, ļoti priecājos, jo man liekas, tas ir unikāli. Negaidīt kaut kādas tur bez ekspektācijām, vienkārši dalīt un paralēli dalīties ar cilvēkiem. Un, Iveta, jā, es gribēju tevi uzaicināt šodien uz sarunu, lai mazliet saprastu tavu motivāciju, var sakot, kāpēc tu izvēlējies organismu attīrīšanu, kā tu līdz manim nonāci. Un, jā, vārds tev iepazīstina mazliet ar sevi un padalies, kāpēc tu nonāci līdz tam, kad ir jātīra organisms. Jā, labdien visiem! Es esmu Iveta, un jā, man ar svaru problēmas ir bijušas visu mūžu, varētu tā teikt, vairāk vai mazāk no skolas gadiem, bet visizteiktāk tas parādījās pēc pirmās grūtniecības. Jā, pirmās grūtniecības laikā es pieņēmu svarā par 30 kilogramiem. Man bija tas saucamais grūtnieču diabēts, un arī neizdevās atgūt iepriekšējo svaru. Palika 5 kg plusā, un pēc otrās grūtniecības vēl 15. Un, jā, tas rezultāts bija tāds, ka man ir 20 kg liekā svara. Un es izmēģināju dažādas metodes, arī aptiekās pirku šķiedrvielas un nu, dažādas metodes, bet īpaši rezultāti nebija. Vai tas bija uz pāris dienām? Un, jā, man tā lielākā problēma ir tā, ka man bija liela apetīte un cukura atkarība. Tas bija mans tāds klupšanas akmens. Un, jā, par tevi es uzzināju, es ievēroju tevi Facebookā pirms gada apmēram, es piesakoju. Man patika tavs doma lidojums, kā tos dzīvi skaties un kā tu daudz lietas saproti. Un, jā, tu stāstīji par produktiem, bet man tas tajā brīdī neuzrunāja. Es domāju, ai, jā, kārtējie produkti. Un tad septembrī es ieraudzīju tavu postiņu par to, ka ir šī programma, izmaina savu dzīvi 90 dienās. Tad mēs sazinājāmies, tu uzrakstīji, kāda produkta ir nepieciešama, bet man tas likās dārgi, un es domāju, ai, droši vien atkal nestrādās tas viss, un tā. Un tad es mēnesi sekoju līdz tavām aktivitātēm, un tad tu man uzrunāji oktobrī, un tad es domāju, jā, vajag pamēģināt. Tā es arī, jā, pasūtīju šos produktus, sāku lietot, un otrajā dienā jau izjūtu impulsu dalīties ar citiem, jo es jūtu enerģijas pieplūdumu. Jā, un ceturtajā dienā es aizgāju uz sporta zāli. Cilvēks, kurš vispār visu mūžu ir bijis ar sportu uz jūs, un sporta zāles man likās, tas ir kaut nepriekš manis, pilnīgi nepriekš manis, bet jā, es domāju, ja es samazinu svaru, tad vajag arī, lai būtu labāks efekts pasportot, un arī, lai būtu tāds, kā pateikt, stingrāks viss ķermenis un lokanums, un jā, lai būtu labāks efekts. Un ko tu sajūti, kāpēc tu aizgāji uz sporta zāli? Vai tur enerģijas vairāk, vai vienkārši kaut kāda iekšējā vēlme, kad jāsāk arī kustēties? Jo tas tā netipiski. Nav tā, ka man visi cilvēki lieto tagad produktus un visi skrien uz sporta zāli. Man par to grūti ir izskaidrot. Man viens paziņas laiks sauca, viņš pats arī iet 4 mēnešus, un tad viņš saka, ejam, es tev parādīšu, jauns puisis, viņam, protams, kad viņam tas bija viss interesē, un tad es laiku, nē, man nav tam laika, un nē, man nepatīk sports, un es nezinu, vienkārši tā sanāca, mēs runājām, un saku, labi, es aiziešu pamēģināt. Tā kaut kā. Nu, super, super. Nu, ko tu esi par šito laiku novērojis šobrīd uz doto brīdi sajūtās? Jo pieļauju, ka svars tev nebūs krities, jo organismu attīrošās programmas nav svara korekcijas programmas. Tas ir jāsaprot, jā. Bet tad, kad mēs attīram organismu, blakne ir tāda daudziem klientiem, kad svars sāk samazināties. Protams, tas ir atkarīgs no dažādiem veselības stāvokļiem. Pie insulīna rezistences, piemēram, ir drusciņi grūtāk, jo tur ir hormoni iesaistīti, un tas nav tik vienkārši. Bet ko tu esi novērojis par šo laiku, un cik dienas sanāktu šobrīd esi uz šīs programmas? Nedēļa apmēram? Nedaudz vairāk, es lietoju no 11. oktobra.
Tad, Mhm. no pēcpusdienā es sāku tā netipiski, jā. Bet es tās atskaits, tā kā to atskaites punktu taisu svētdienām. Un tad man tagad sanāk, nu tā, pusotra nedēļa, teiksim. Tās problēmas, ar ko es uzsāku, bija, jā, tas liekais svars, tā liela apetīte un cukuratkarība, jo es uzskatu, ka man ir cukuratkarība. Un tad man bija sāpes ceļos, vienā celī man ir arī cista. Un, jā, tas, un locītauž, šeit roku locītā man sāp. Un tad tas, ko es esmu šobrīd ievērojis uzlabojums, tas ir samazinājusies apetīte. Un, jā, cukurs vairs nekārojās. Protams, es šādi tādu kaut ko uzēdu, kaut ko saldu, bet nav tā našķošanās. Sevišķi Mhm. pēcpusdienās man bija tā, kad vajag kādu konfektīti vai cepumiņu, un tā, kad nevar pilnīgi izturēt. Mhm. Tas nav Kāpēc, labs. kāpēc nevar izturēt? Tā kā trūkst enerģijas, tā kā kaut ko prasās, vai vienkārši tā, nu, tas, ka visu laiku gribās kaut ko ēst, un parasti mums arī tie našķi arī ir tie, jo tu tā kā esi paēdis pusdienas, vēlreiz pusdienas jau tu neēdīsi, nu, cepumiņš, konfektīte mums palīdz to sajūtu, kad atkal kaut ko gribās nomākt uz kādu brītiņu, bet paiet 15, 20 minūtes, mums atkal gribās to konfektīti. Tā kā gan es gribētu teikt, jā, gan enerģijas trūkums, gan arī tā kā, jā, kaut ko nu, es pat man būtu grūti to izskaidrot, bet tāda ļoti, ļoti izteikta vēlme, jā, našķoties. Un jā, Mhm. es dzeru vairāk ūdeni. Ūdeni, jā, es dzeru. Cik tu dzēri ūdeni Ļoti. pirms tam? Apmēram. Nu, maz, nu, maksimums litru, bet man liekas, ka nē, ka vairāk tas bija kafija un kafijas vairāk dzer. Mhm. Vai tu šobrīd arī dzer kafiju? Jā, es vēl Vairāk, joprojām mazāk? grēkoju, bet tas ir nākamais, nākamais solis, uz ko es gribu atteikties, bet pagaidām vēl neesmu gatava. Mhm. Viss nāk pakāpeniski ar laiku, un lielākā daļa man klientu, kas ir atteikušies no kafijas, un es pati esmu atteikusies no kafijas, es kādreiz ļoti mīlēju dzert vairākas krūzītes pa dienu, ūdeni tāpat kā tu, es nedzēru praktiski vispār, tas man pat nav stāsts par to, vai bija tur tas litrs vai nebija, man bija apmēram pusglāze ūdens vakarā, un visu dienu kafija, kafija, kafija. Un jā, nevelti bija veselības problēmas, jo tam ir ļoti liela saistība ar to, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, kā mēs dzeram ūdeni, jo ūdens ir tas, kas palīdz organismam attīrīties. Ja mēs, piemēram, vizualizējam puķu vāzi, kur mums ir ūdens, kas stāv un netiek mainīts, paiet nedēļa, divas, viņš sāk smakot. Ja? Bet, ja mēs šiem ziediem regulāri nomainam ūdeni, tur nekas nesmako. Ziedi ilgāk, starp citu, arī dzīvo. Grieztie ziedi vāzē, ja mēs par viņiem rūpējamies, nekā tad, kad mēs aizmirstam. Un ar ķermeni ir tieši tas pats. Mums ir iekšējie šķidrumi, limfa, asinsrite, zarnu sulas, kuņģes sulas, žults. Visādi šķidrumi ir mūsu iekšpusē, un mums ir regulāri jārūpējas par to, lai viņi tiek nomainīti. Un zinātnieki ir aprēķinājuši, ka tas ir apmēram 1,5 līdz 2 litri pa dienu, kas katram cilvēkam ir jādzer tīrs dzīves ūdens, lai varētu nomainīties visi šie šķidrumi un būtu šis šķidruma balans. Un galu galā arī jaunība, jā, mums jau 40 nāk visādas grumbiņas sāk parādīties, kas tad ir grumbiņas un vecums, tas ir izžūšana. Mēs aizmirstam par sevi, mēs aizmirstam sevi padzirdīt, un tā mēs arī sākam straujāk novecot. Un es esmu redzējusi ļoti daudz jaunas meitenes, kuras jau izskatās sejā, nu, kad prasās padzirdīt, ja, un tad šie novecošanās procesi nenotiek tik ātrāk. Bet runājot par organismu attīrīšanu, es maz druskuļi gribu padalīties arī no savas pieredzes, jo tu teici, ka tu esi kaut ko jau darījusi. Ja? Šķiedrvielas tas ir ļoti veselīgi, tas baro mikrobiomu, protams, tas ir zarnu skrubītis, tas palīdz vēdra saturam virzīties uz āru, un tā arī ir attīrīšanās. Mums ir svarīgi, lai mums gremošanas sistēma un zarnu trakts strādā labi, lai nav aizcietējumi, lai nav kaut kādas aiztures, ja, lai viss, kas tīrās no ķermeņa, lai tīrās tiešām arī ārā. Un es pie šī secinājuma, ka ar sevi jāsāk kaut ko darīt, nonācu tāpat kā tu, caur lieko svaru, pēc bērna dzimšanas, ja, man trešā meitiņa, kad piedzima, mans svars uzkāpa uz 72 kg, pie 1,67 m, kas, es kad ieraudzīju, kad ir 70 plus, man tā, tā kā nav labi, ja. Jo, ko jau mēs mammas parasti darām, mēs uzvelkam platus džemperus, melnus staipīgus legingus, riepiņu noslēpjam, spogulī neskatāmies, jo mums nepatīk, kas tur ir, un tas ir pa mani jāstāsts. Es domāju, par ļoti daudzām sievietēm tas atsaucās, ja, kad mēs vienkārši noslēpjam savu ķermeni, jo mums nepatīk tas, ko mēs redzam spogulī. Un vienā brīdī, kad tu uzkāp uz tiem svariem, tu saproti, ka tu jau vairs nekontrolē neko, ka tur ir tā, ka tu nezini, ko ar to iesākt.
Un es mēģināju visādas aplikācijas, tur ēst veselīgi, jo mēs visi saprotam, ka tas ir caur ēdienu. Ja? Veselīgs uzturs, sabalansēts uzturs un tā tālāk. Es drusciņi notievēju par 2 kilogramiem, sakārtojot pati saviem spēkiem uzturu, bet es jutos iestrēgusi. Un tad es atradu tādu ne aplikāciju, bet fitnesa treneri, kuram bija vesels pulciņš ar cilvēkiem, kurš piedāvāja kursus 4 nedēļu garumā, informācija, treniņi, darām kopā, un man riktīgi paķēra. Es iesaistījos, protams, es samaksāju naudu par to visu, diezgan lielu arī tajā laikā, un es dabūju savu rezultātu. Es viņu dabūju apmēram 3 mēnešos, jo es biju zīdoša māmiņa. Es neēdu tik maz, kā vajadzētu. Es ēdu lielas porcijas, jo jāēd ir par 2 bērniņš, ir jābaro, bet es tievēju par spīti tam, ka es ēdu daudz. Es sportoju un es smuki tievēju, un es zaudēju šos 15 kg 3 mēnešu laikā. Bet kas notika? Par ko nerunā īstenībā ļoti daudz, ja ne fitnesa treneri, ne dietologi, neviens nerunā par to, kas var patiesībā notikt, kad cilvēks, kas nekad nav attīrījis organismu, kurš notievē strauji diezgan. Man sāsinājās ādas problēmas, man ir psoriāze no 18 gadu vecuma. Man bija sāsinājums vasarā, kas ir netipiski, jo vasarā man ir vienmēr uzlabojumi pa visu ķermeni, punktu veida plankumiņi visur. Un šos smērus man vajadzēja vienkārši smērēt tā kā tādu losjonu. Es nevarēju normāli iet peldēties, sauļoties, jo man bija jāslēpj sevi. Man bija nagu sēnīte, man bija kārpus uz pēdām, man bija zems enerģijas līmenis, lai gan it kā tu sporto un ēd veselīgi, liekas, kāpēc enerģijai būtu jābūt, ja, bet man bija otrādāk. Ļoti trausli nagi, krita ārā mati, hemoroīdi. Vēl pēc 4. dzemdībām es novēroju, ka man ir urīna nesaturēšana, par kuru arī daudzi nerunāja. Es nevarēju ar bērniem lēkāt uz batutu, jo es nevarēju vienkārši saturēt. Un visādas tādas problēmas, kas likās, es taču esmu jauna, es ēdu veselīgi, es sportoju, ko es daru nepareizi. Un tad, kad tu iekšēji uzdod šo jautājumu, pie tevis atnāk atbildes. Un man sāka manā telpā ienākt informācija par organismu attīrīšanu, ko es sāku sadzirdēt, ieklausījos, un es sāku attīrīt organismu, un rezultāti man nāca kā vēlās, kā sniega bumba viens pēc otra. Un man kādreiz sāpēja galva, ko es nepateicu. Katru nedēļu, apmēram reizi nedēļā, man bija tādas galvas sāpes, kad bija jāiet pagulēt, labāk, lai visi man liek mieru, jo visi trokšņi, skaņas, visi vienkārši traucēja, un, protams, tur ibumetīns un pretsāpju visādas tabletītes un tā, vai vienkārši gulēt, lai mani neviens neaiztiek, ja? Kas beidzās pat pēc notievēšanas, starp citu, beidzās ar migrēnas, lēkmi un ātrās palīdzības mašīnu manās mājās, un es dabūju diagnozi no neirologa migrēna. Paldies Dievam, tā bija viena epizode, jo es diezgan ātri uzsāku organismu attīrīšanu, es sāku dzert dzīvu ūdeni, un viss tas kaut kā tā salikās, kad šobrīd sanāk jau 4. gads, man nav ne galvas sāpes, ne migrēnas, man vairs nav nagu sēne. Kārpus uz pēdām. Man visu laiku ir ļoti augsts enerģijas līmenis. Hemoroīdi man nav. Piena sēne, kas bija ārkārtīgi regulāri kādreiz, arī vairāk nav. Ja? Un es arī biju atkarīga no saldumiem, no cukuriem, un tas baro sliktās baktērijas, sēnītes organismā. Un tagad es tā atskatos atpakaļ. Visi tie uzturu paradumi, tā atkarība no saldumiem, ūdens nedzeršana, tas jau ved uz to neveselības stāvokli. Ja? Un paiet kaut kāds periods, tev jau sāk diagnozes kabināt klāt, ja, jo migrēna tā jau ir diagnoze, tās vairs nav vienkārši galvas sāpes kroniskas. Un var arī pačukstēt, ka es jau 2 gadus nelietoju psoriāzes medikamentus. Jā, man ir šī diagnoze, bet pati saviem spēkiem ar organismu attīrīšanu, ar zarnu mikrobiomu kārtošanu, kas ir par organismu attīrīšanu, šķiedrvielas, labās baktērijas, antiparazitārie kursi, ja tu teici, ka tev ciste ir celī, cistas veido parazīti, jo imunitāte reizēm netiek galā ar lieliem parazītiem, un kas notiek, tas tiek iekapsulēts, tas, kas tur ir, un veidojās cista. Ja? Tā kā arī tās var uzsūkties, mums klientiem ir fantastiski rezultāti. Potenciāls organismu attīrīšanai ir ļoti, ļoti liels. Jautājums vienkārši, cik daudz tu gribi sakārtot, cik ilgi tu gribi strādāt, kam tu esi gatavi, ja, jo organismu attīrīšana tas nav vienas dienas jautājums, tas ir tiešām, tāpēc mēs sakam 90 dienas un veidojam projektus, kur tiešām tiek strādāts 90 dienas, jo pirmkārt tiek veidots ieradums, tiek stāstīts par uztura nozīmi, ir jāmaina uztura paradumi, mēs mudinam saviem klientiem arī vingrot, kustēt, sportot,
bet nepārspīlējot, ja, jo ir arī gadījumi, kad, piemēram, ir vāji aiztaudi un cilvēks, kas nekad nav trenējies, aiziet uz sporta zāli, sāk cilāt kaut ko un plīst saites plecos, ja, jo nav iekšējā resursa. Un organisma attīrīšana ir par to, ka mēs vispirms iztīram, un tad mēs pārbarojam savu ķermeni un ieliekam šo resursu atpakaļ. Un tad mēs varam iet un darīt un sportot. Un, man ļoti daudziem klientiem patiesībā ir tā, ka es redzu, ka sāk skriet, sāk staigāt. Ja mēs mudinām 10,000 soļus dienā, kā minimums nostaigāt, ja, lai ir šīs kustības, jo organisma attīrīšanai būtiski ir arī limfātiskās sistēmas kustināšana. Ja. Mēs fiziskās aktivitātes redzam nevis kā instrumentu, lai notievētu, bet kā instrumentu, lai palīdzētu savam organismam attīrīties daudz dziļākā un efektīvākā līmenī. Ja? Un tad, kad mēs uz veselību skatāmies holistiski, kopā visus šos instrumentus apvienojam, un organisma attīrīšana ir tikai viens instruments, ja? Par ko mēs arī runājam savos projektos, tad šis rezultāts ir ļoti labs, lielisks un noturīgs ilgtermiņā. Un tāpēc ir šie projekti. Un projektu sakarā es gribu arī padalīties, ka mums no 1. novembra sākās jauna plūsma organisma attīrīšanai, kur var pievienoties Ivetai attīrīšanās ceļā, darīt to kopā ar nutriciologu komandu, kas atbild uz jautājumiem. Ir paralēli informācija par katru programmu, kas tas ir, kā tas strādā, kā to lietot, ko ar to darīt, ja? Un paralēli ir atbalsta čats, kur var uzdot visus savus jautājumus, kur arī dalībnieki dalās, kā viņiem iet. Ķermeņa restarts grupā tu jau redzi, ir pirmie rezultāti, kādam krīt svārs, kāds tur atsakās no medikamentiem, jo pēkšņi jūtās labāk, ja? Kāds samazina špricējumā insulīna daudzumu par 2 vienībām. Mums vienkārši tie rezultāti ir tādi, ka liekas, reizēm vajag pavisam nedaudz, lai ķermenis sāktu atjaunoties un sākt strādāt daudz, daudz labāk, ja? Un svars arī paralēli samazinās, ja? Bet citreiz tas nenotiek ātri, un tāpēc ir šīs 90 dienas. Vai tu gribi kaut ko piebilst, Iveta? Es tādu pļāpa liela kā vienmēr. Nē, es visam tam piekrītu, ko tu saki, jā, un ļoti motivējošas ir šīs WhatsApp grupiņas, kur tiešām cilvēki dalās ar fotogrāfijām, ar saviem stāstiem, un tas tik ļoti iedvesmo. Es nezinu, man ir tāda sajūta, ka tāda viena liela ģimene. Jā, ļoti liels atbalsts no mentoriem, no tavas puses un no citiem arī. Tā kā, jā, es ceru, ka mūsu saruna iedrošinās arī kādu citu cilvēku mainīt savu dzīvi, jo tas ir tik forši, es gribu teikt. Jā. Paldies tev par sarunu. Kad es ieraudzīju, ka tu esi aizgājis uz sporta zāli un saki, pirmo reizi 40 gadu vecumā es esmu apmeklējis sporta zāli, un šādi pieredzes stāsti man ir ik pa laikam, ja, piemēram, kaut kādu laiciņu apakaļ man viena kliente sūtīja video, kā viņa lec ar lecamauklu, ar asarām balsī, balsziņa, kur viņa skaidro, ka viņai bija tik ļoti nebija spēka un enerģijas, ka viņa vairs nevarēja pat darīt parastas fiziskās aktivitātes. Un uzsākot organismu attīrīšanu, viņa var lekt ar lecamauklu, jo viņa grib, viņai ir vēlme, ir motivācija, iekšējais tāds impulss, kad vajag to darīt, ja? Un tādā ziņā, tāpēc man patīk organismu attīrošās programmas, jo savā ziņā tas iztīra arī mentāli galvu. Tu sāc sastrukturēt dienu, tu veido savu disciplīnu, kas ir ārkārtīgi svarīgi izaugsmei. Un, protams, ka tev sāk salikties viss kopā, ka tev ir arī jāsāk kustēties. Plus vēl parādās enerģija, un tu vari kustēties, ja, kas ir tas lielākais plus. Enerģijas parādīšanās, tas ir top 1, kas parādās cilvēkiem, uzsākot organismu attīrīšanu jau 1. mēnesī. Un tad mēs kopā varam vienkārši kalnu uzgāzt. Un tā kā tu saki, jā, komanda, atbalsts, kas mūsdienās īstenībā ļoti daudz sociālajā tīkli, tūkstošiem draugi Facebookā, Instagramā, TikTokā, ja, bet mēs esam reāli vientuļi. Mēs esam vieni. Mums nav atbalsta. Mēs nejūtamies socializēti, kas ir mūsdienu 21. gadsimta sociālo tīklu problēma vislielākā. Ja. It kā mēs esam tik publiski, bet tāpat laikā tik introverti un paši ar sevi un trūkst mums šīs te kopienas, šīs vides atbalsta. Mūsu projektos to visu var iegūt, jo ne tikai es atbildu uz jautājumiem, mani kolēģi atbild uz jautājumiem, un mēs esam daudz, un tas atbalsts ir tāds liels un tāds apsedzošs, tāds ieskaujošs, es gribu teikt, un protams, ka tas motivē neapstāties, iet līdz galam, pa spīti tam, kad reizēm ir arī kaut kādas attīrīšanās krīzītes, jā.
Un tādas būs, un tas ir normāli, jo ķermenis no kaut kā cenšas atbrīvoties. Ja? Bet par to visu mēs stāstām mūsu projektos, jā, un tiem, kam ir interesanti un aktuāli, rakstiet Ivetai un jautājiet, kā var pievienoties. Mums jau čata grupiņa ir izveidota. Vadīsim jūs cauri organismu attīrīšanai, un priekšā nāk Ziemassvētki. Pa 2 mēnešiem var izdarīt tik daudz līdz jaunajam gadam. Ja mēs parasti domājam, sākšu ar 1. janvāri, pēc tam sākšu ar 3. janvāri, jo vajag atpūsties pēc jaungada. Ja? Tad beigās ir procentuāli ļoti maz cilvēki, kuri tiešām savas jaungada apņemšanās reāli arī pilda. Ja? Tas procents ir ļoti minimāls. Bet ja mēs sākam ne 1. janvārī, tad ir daudz lielāks potenciāls, jo 1. novembrī mums nav morālās pohas no iepriekšējā vakara, ja? un tā izdošanās koeficients ir daudz, daudz lielāks. Tā kā, jā, aicinam projektā, un lai visiem brīnišķīga diena. Paldies, Iveta, ka tu padalījies tiešām no sirds. Paldies tev, Elīna, paldies, jā.